Sveiks! Tāds super clickbaitīgs nosaukums, bet YouTube'am patīk parasti un arī komentāri no tā var rasties, tāpēc mums arī patīk. Vai tev kaut ko vajag vispār, lai spētu izpildīt savu uzdevumu? Jā un nē, kā base minimum tev vajadzīgs veids, kā nesāt aizsardzību, plates, tātad plate carriers vai combat veste un ķiveri. Te vajadzētu būt tādam insertam bildīt no Afganistānas, kur amerikānis apenēs vai šortos un krokšos uzmetis vesti un ķiveri atšaudās. Ja mūsu editors nebūs slinks, pat cik editors esmu es, tad es tev uzreiz pateikšu, viņš ir slinks. Iegūglē noteikti atradīs tā bilde super slavena. No kaut kā 14. gada kaut kur tā. Tālūk, tātad parunāsim par to čestrigi, un kāda ir atšķirība, teiksim, daudzi teiks, ka čestrigs ir bērveste, tā Latvijā izdotā, kas nav daudz, tas nav vācis, bet tas ir no vārda nest, World Bearing vest, arī, teiksim, bēr ir uz to atsauc. Tas, principā, ir tāda flick kopija, FLC, Fighting World Carrier, amerikāņu armijā izdotais, arī Navy un tā tālāk. Principā viņu izdot pārsvarā basicā, bootcampā, jo superlēts variants, ko nav žēl, kuru viegli izmazgāt, viņš tur materiāls nekāds, tur viens siets, iemet viņu industriālajā veļas mašīnā, izmazgā, izdod nākamajam iesaukumam. Bet pārsvarā viņi nokļūst surplosā. Ļoti daudz esmu pamanījis Latvijā, viņus tirgo pa 20-30 eiro, kas Amerikā, teiksim, tu vari nopirkt kasti ar viņiem. Tur ir kādi 50-100 gabali, viena kaste, $50 vidēji kaut kur surplos veikalos, viņi ir mētājas tonnām, man liekas, viņiem noliktavās tur ir miljonus gabali vismaz katram veikalam. Bet, tas ir tāds, viņi izdod pamatapmācībā, lai cilvēkam ir, kur nesāt munīciju, kaut kādas medicīnu, ēdienu, tur lauka mācībās, un viņu nav žēl, teiksim, arī norakstīt, ja tas cilvēks DOR, drop on request, vai kaut kāds medical discharge un tam līdzīgi, ja viņš neiziet pamatapmācību, viņš to vesti atgriež atpakaļ, vai pat, teiksim, ja viņš saplēš, viņu nav žēl, viņi neko nemaksā arī iepirkumā. Un tas ir tāds fliks, viņš nav diezko populārs izmantošanā ārpus pamatapmācības. Viņu daži grenadieri upgrade un izmanto kā bandolieri, teiksim, sakarina 40 Mike pouches, bet arī ļoti liels retums palicis, jo ir ļoti daudz ražotāju, kas piedāvā ļoti foršus, ļoti kvalitatīvus bandolierus tam visam. Viņi ir mazāk materiāli, bet te arī būs tas, kad iesim par čestrigiem, es pateikšu, kādas ir priekšrocības pār flikam. Protams, arī mazāk materiāla un tam līdzīgi. Tātad par čestrigiem. Parunāsim par husāra variantiem. Husāram, principā, visi čestrigi ir no viņu plakārtiem veidoti, un mums ir, man liekas, viņiem ir 5 varianti, bet šeit mēs parunāsim par tieši hibrīdu bāzētiem, jo hibrīdos iet iekšā gaškas, arī vecie gaškas mags. Tātad pa vienai. Jo viņi ir domāti teorētiski diviem. Viens paučs ir uz 2 AR-15 vai 556 magām, bet G36 te iet viena. Vismaz reliably. Jaunās ir, kas sastūģējis 2, bet paučs nesaplīsīs visticamāk, bet vai būs ērti dabūt, tā. Es nerekomendēju. Pa vienai, Mums, protams, ir laser cut pulse priekšā, un mēs varam uzmontēt vēl vienu. Ir husāram hibrīdi arī ir kā atsevišķi pauči, kas vienkārši montējās standarta klasiskajā veidā. Un mēs varam uzmontēt pa priekšā, un tad mums sanāk, teiksim, vai 6 vai 8 šajā gadījumā. Un tātad bišķiņ par čestrigiem. Sāksim ar, es domāju, ziperigu, jo viņš ir uz 4 un tāds vairāk lielais čestrigs, proper čestrigs, vismaz bāze. Triple arī kā variants. Triple ir mūsu bestselleris. Viņu ir Noble ļoti daudz izvēlās, viņš ir baigi foršs. Un arī kā variants, ja tev ir Nobles, tev ir šis, parādīšu, ko tev vajag nopirkt, lai šo pārtaisītu par čestrigu. Šo, protams, arī tu vari uzmontēt uz Noble. Viņš bišķiņ tur, ja tu gribi, lai viņš solīdāk turās, tev vajadzēs papildus adapterus,
Bet arī šo var izmantot. Viņam ļoti maz lieta būs tāds flaps ne līdz galam, jā, jo viņam velcro ir tikai šeit. Un Noblam jau arī nav tā velcro bāze. Bet parādīšu, kā viņus abus pārtaisīt par čestrigu. Un parādīšu uz pašu čestrigu piemēru. Mums tāds, bišķiņ pa ziparīgu ievads. Ziparīgs, kāpēc ziparīgs? Tāpēc, ka viņš ir dalīts, viņu ātri var atvērt, viņam ir āvējs pa vidu. Kam tas ir vajadzīgs? Es tagad nemēģināšu uz kameras, ļoti grūti būs aizvērt. Tātad tu vari sadalīt, atvērt viņu vaļā. Tev visu, ko vajag atvērt vienu pogu, tu viņu vari nevērt ciet. Viņš neatvērsies tāpat vien, bet drošībai, teiksim, mums ir kniepa poga, ja? Mēs aizveram ciet un mums ir āvējs, mēs viņu atveram vaļā un mēs varam, teiksim, guļot uz vēdera, pavākt to čestrigu malā un apgulties tuvāk zemei. Svarīgi, ja tīpaši, ja tev, teiksim, ir sakarināts nevis pa vienai magai rindā, bet, teiksim, pa divām. Un, atvainojot pa telefonu, man atkal tur raksta kāds. Mums ir pa vienam nebūs tik liela problēma, bet ja mums ir pa diviem rindā, vai te kaut kāds lielais GP pouch, vai, teiksim, EUD case telefonam, tad mums, teiksim, ir ļoti aktuāli, ka tuvāk zemē mēs pavācam viņu malā un varam apgūties tuvāk zemē. Tātad parādīšu lielo čestrigu setupu, vienu no variantiem, kā var uztaisīt. Tas ir šāds te ziparīgs, tātad uz ziparīgu bāzes. Ko tev vajag, lai, teiksim, to triple plakārdu vai šito uztaisīt pār čestrigu? Tev vajag plecu sistēmu, kas ir no Husāra, vai principā, teiksim, no jebkura cita ražotāja, kas izmanto kazuma bakļus. Man, teiksim, Heilija čestrigs, kuram arī ir plecu sistēma, komplektā nāca, un principā var izmantot ar šo te. Vienīgais, ka tev vajadzēs veidu, kā nosakt velcro. Husāram, ja tu pēc šo čestrigu plecu sistēmu, no Husāra, tad tu saņem šādus te velcro coverus mīkstos, kas tev pasargās, teiksim, drēbes no beršanās, tīpaši, ja tev, teiksim, ziemas jakai pa virsu vilksi, kur čestrigs ļoti aktuāls, teiksim, tev būs aizsardzība. Man ir, teiksim, velcro saskrāpējis vienu jaku, puffer jacketu, nevis puffaik, bet puffer jackets, no vārda puffer jacket, nevis puffaiks, tāpēc man tā. Man ir saskrāpējis, jo viņam ir diezgan tāds soft materiāls un velcro, hook velcro ir ļoti, ļoti ass. Un tāpēc šie tev ir vajadzīgi. Husāram ar plecu sistēmu viņi nāk komplektā, tātad šī tā divi spilveni. Kas vēl nāk komplektā, tātad foršas plecu sistēma un gurnu josta. Tas tev viss būs vajadzīgs, lai viņu pārtaisītu par čestrigu. Kas šeit vēl ir? Šeit vēl ir mums pievienoti GP pouchi. Tas ir komplekts no tādiem arī atsevišķi. Komplekts no šādiem diviem pouchiem, kuros ir divi lielie general purpose pouchi, kuros iet iekšā, teiksim, kaut kādas medpaketes, bet teorētiski var ielikt magas, bet tas tā, es vienkārši izmēra ziņā parādu, Lielie general purpose pouchi, kartes, organizeri, visādi protektori, viss, kas vajadzīgs sajies. Arī kaut kādas blašķis. Netestēšu tagad ar visām, naudžīne garā neiet, bet kaut kādas konkrētas blašķis iet iekšā arī, ja tev vajag ūdeni. Nav gan īsti tam pielietojams, tam domātais, bet Un aizmugurē mums ir radio kabatas. Mums ir divas. Ja tev ir duokoms, te ies iekšā, teiksim, priks lielais, Un, ja tev ir duokoms, tev ir divi, bet, ja tev nav duokoms, vai tu vispār nelieto rāciju uz čestriga, tu viņu kaut kur citur montē, teiksim, aiz plate carriera kamerbanda, kur viņam vislielāka aizsardzība, tas ir ļoti labs veids, kā nesāt radio, rāciju, tad mums te ir vieta magām. Mēs te vēl varam papildus ielikt magu mierīgi, Tad mums, teiksim, ar gaškām mums sanāk, teiksim, ziparīga, mums sanāks tātad 1, 2, 3, 4, 6, vai arī 5, ja tev vienā pusē ir rācija. Tātad vēl ir variants kāds Husāram. Triple rigam tos pašus GP pouchus var pielikt. Tūlīt parādīšu. Jo mums aizmugurē sistēma ir absolūti vienāda. Mums ir šāds te tātad slots, kur mums izvelkās cauri visi aksesuāri.
Vēl ir aksesuāri šādi. Sidevingi, ja, spārni. 2 varianti uz 2 slotiem, uz kura var uzmontēt to pašu papildus makpauču vienu. Ja tu gribi, teiksim, 6, vienkārši 6 vai sanāk 5, ja, makpaučus, un ir triple variants, kur tu vari uzmontēt savu GP pauču, kas nu tev patīk. Ja. Dengleri apakšā, cik ir velcro, zem padiem var uzmontēt dengleri. Ja. Husāram arī ir sistēma, kur tu vari uzmontēt jebkuru pauču, bet arī viņu kabiju vai 4-7 hibrīdu. Ja. Tātad upscalings ir diezgan liels. Jā, tu esi bišķiņ limitēts ar to, ka tu paučus nevar uzkarināt, teiksim, citā vietā. Viņi ir piešūti. Bet, principā, makpaučiem jābūt optimāli, viņi tev būs uz vēdera. Tātad tu tāpat neliksi viņus kaut kur plecu apvidū, jā, vai tam līdzīgi, jo tas nav ērti, tas nav īsti pielietojams nekā. Tātad tev tāpat viņi būs kaut kur šeit, uz vēdera. Un vispārējais tev ir modulārs. Ja? Tātad tā ir tieši priekšroka husāru čestrigiem, bet ir arī daudz citi varianti. Tieši šis vienkārši ir ideāli strādā ar G36 magām, ja? Un tātad liels variants. Tātad lielās priekšrocības čestrigam. Viņš daudz vieglāks par fliku. Viņš ir pāri, teiksim, plate carriera montētiem paučiem virsū. Viņš ir noņemams, tātad, ja tev, teiksim, ir sliks, tas pats ģūks, jā, tu vari palikt ar platēm, ar kevlāru, kaut kur, teiksim, bīstamā zonā, kur tev, teiksim, varbūt ir potenciāls, ka nokritīs artilērija vai tam līdzīgi, tu vari nesāt bruņas, bet tu vari nomest čestrigu. Transportā arī, teiksim, tu vari viņu nomest kaut kur pie kājām, tev viņš nekarājas, bet, teiksim, desantējoties ārā, tev viņš ir paķerams ātri, ja? Arī ātri noņemams. Salīdzinot ar fliku, pat ja mums nebūtu klipšu, te ir priekšrocība vēl ka klipši, tad vispār ļoti ātri, bet tu vari arī neizjaucot, vienkārši pārvelk pāri galvai, un tev viņš ir noņemts. Flikam viņš ir kā veste, viņu jāpārvelk tā kā kreklu, tā kā jaku, jānovelk pāri rokām. Tātad, ja tev, teiksim, mugursomu, šo tu, teiksim, vari uzvilkt pa virsu mugursomas lencēm, un tu noņemot vari viņu noņemt, nenoņemot mugursomu. Vai tas ir ļoti aktuāli? Dažos gadījumos jā. Fliku tātad tev jānoņem viss, kas viņam ir pāri, jo tev jānovelk rokas, jāizvelk ārā no piedurknēm faktiski rokas. Ja? Tas ir vēl viena tāda liela priekšrocība. Vislielākā priekšrocība ir, viņš ir vieglāks, viņš aizņem mazāk vietas, vieglāk vasarā būs elpot ar viņu, ja? Viņš tev nenosedz lielu daļu ķermeņa. Protams, ja tu, teiksim, kaut kādās mācībās neizmanto bruņas, kas ir diezgan bieži, tev ir liela iespēja, teiksim, vasarā tev ir viss, kas tev ir virsū uz mugurā, priekšā, tātad tev karstais hotpoints, tā saucamais, ir tikai šitik liels, jā, nevis tev ir milzīga veste, jā, tā kā ziemā var uzvilkt siltumam vestīti, puffer vesti, jā, lai ir silti, jo rokas tik ļoti nesals, teiksim, ja nav barga ziema, tu uzvelc vesti un tev ir, bet vasarā tu negribi vilkt virsū siltu vesti, ja? Pat ja viņš ir siets, viņš tāpat ir papildus materiāls, kas tev ir pret ķermeņu. Tātad tas ir lielas priekšrocības čestrigam, viegls, nosacīt modulārs šajā gadījumā, husāra gadījumā, bet viegls, viegli noņemams, un nav daudz materiāla virsū uz ķermeņa, tīpaši vasarā, tas ir ļoti aktuāli. Un jā, tātad, principā, vai tev ir vajadzīgs čestrigs? Nē, tas nav obligāti, bet tas ir foršs upgrades, ja tev ir apnicis skraidīt tādā balkī lielā vestē, smagā, tad čestrigs ir ļoti labs variants. Viņš tev arī var aizstāt pilnībā makpaučus uz vestes, ja? Tātad tu vari paņemt kaut vai slikvesti, kas arī būs vieglāka, jo katrs pauls, pat arī lasercuts, viņš dod papildus svaru. Lasercuts tāpat viņš ir papildus materiāls, teiksim. Sliks jebkurā gadījumā būs vieglāks par properu lielo vesti ar moli pauls sistēmu. Tātad tev ir vēl viens variants nesāt visu nepieciešamo.
Protams, tev būs arī papildus josta. Tātad neiedzinies uz to, ka te tikai, teiksim, 6 smagas var satilpināt, bet tu vari arī, teiksim, es saku vēlreiz, tu vari uzmontēt vēl paučus, un tad tev ir 8, jā, nevis 4, bet 8. Nu, papildus vēl sānu kabats, ja tu paņem tos rīkanus, ja tu neņem, tad tev ir 4 vai 8, jā, šādi. Tātad liels veids, kā nesāt pamatkomplektu, uz jostas vēl papildus munīcija, bet jā, un tev nav permanenti piestiprināti pauči, tu viņus var noņemt, jebkurā brīdī nomest stūrī kaut kur un nestaipīt to visu līdzi. Un atkal, ja nenēsā bruņas, ļoti lielisks variants, teiksim, kā atvieglot dzīvi mācībās, ja tev nav jānēsā smagā veste. Vasarā ir īpaši, lifesavers, kā saka, tev ļoti, teiksim, palīdzēs tas, ka tev ir čestriks. Atkal, tev nav jāizvēlās šis husārs. Ja tu gribi tieši čestrigu no mums, uzraksti mums, ja tev nepatīk šis, mēs tev piedāvāsim vēl kaut ko, bet vari arī, teiksim, nopirkt jebkuru citu čestrigu. Vienīgais, ko es tev pateikšu, nepērc tos Āzijas ražojumus, ko te piedāvā daudzi. Nopērc kaut ko kvalitatīvāku, tu nepārmaksāsi par labu Eiropas ražojumu, teiksim, kā husārs. Āzija ir lētāka ražotājam, nevis tev. Tu pārmaksā vairāk, it kā tu maksā varbūt dažās vietās lētāk, bet patiesībā Āzija tā cenās ir uzkāpusi, ka viņa jau bieži ir dārgāka, teiksim, kaut kāds čestriks no tā slavenā TT brenda, jā, lai neminētu konkrētāk, viņš būs dārgāks par šo visu setupu, jā. Nu tālāk, vispārīgi par čestrigiem, bišķi pa vēsturi, diezgan garš video, varbūt nav tik interesants, es centos kaut kā bišķi vairāk ielikt kaut kādus faktiņus un interesants anekdotus, bet viņš ir tāds pasaules, jo tēma ir tāda diezgan nopietna un pasaules.